Par šito vēl runās vēl simtiem gadu. Episkākais grilu notikums visu grilu notikumu vēsturē. Kas tad ir vispār olbaltumvielas? 100% gaļa. Tas bija nice. Pat krūtākā lieta, ko es esmu darījis savā kulinārijas vēsturē. Konsistenci. Kā? Jā, čak. Tev viss man kulinārija 5000 līmeņa augšā. Pagaid 30 sekundes. Es jūtos nērti tagad viņam kārtu. Tu jūties nērti! Pirmkārtām, svarīgākās lietas grilam ir ogles un kā mēs viņus aizdedzinām. Ogles mēs iebēram, kā saprast, ka ir foršas oglītes, redzēdīši tās ir ar lielāku frakciju. Lielā frakcija. Jā, lielos klucīšos viņas forši degs, būs laba temperatūra, ilgtermiņā kūpinot viņas ilgi turēs to temperatūru. Nu re, un ar šo mēs oficiāli sākam mūsu otro daļu, jeb mūsu vlogu, pastaties. Tās ir ceremonijas sveces. Par šito vēl runās vēl simtiem gadu. Šī ir episkākais grilu notikums visu grilu notikumu vēsturē, pareizi. Jā, un tas, kas tagad tu gatavos tādu Argentīnas tipu grilu, ko tu varēsi darīt, tu varēsi regulēt temperatūru šitā. Tu vari vai nu palaist zemāk. Jā, tu varēsi apgrilēt steiku, tā kā es tev stāstīju, kad lai aprauj tādu to garoziņu. Un lai viņš nesadegtu, bet gatavotos uz priekšu, tu vienkārši paņemsi. Šitā pacels augšā. Oglītes paliks tev tepat, gaļa būs bišķi augstāk un nebūs tik karsts, un viņi vienkārši turpinās gatavot. Okay. Mums ir 3 steiki, kurus mēs izcepsim sev un mūsu kolēģiem. Mums ir ribaiņš bez kaula un 2 ribai ar kaulu smuki. Manuprāt, priekš Latvijas steikiem izstās fantastiski, ļoti labi. Labs gan taukumiņš, gan marmors ļoti foršs. Te varbūt tas fētā ir bišķīt pa lielu tauku, bet tas nekas. Garšīgi. Es tev esmu uzmarinējis upeņu sulā. Sīpols vecais labais tas ir. Tad man ir marinēti gurķīši tādā sinipīgā marinādē. Un te es tev šorīt mājās uztaisīju čimičurī. Man liekas, čimičurī baigi forši strādā kopā ar steiku. Jā. Nokūpināsim šo čimičurī. Tu izdarīsi to pats, tas baigi elementāri. Tu mājās ar tā vari. Tas, kas tev ir jāizdara, tev jāņem ārā. Ņem ārā no plēves, ar salvētu vienkārši nosini un noliec mums tev uz dēlīšuņus. Tu neatstāji man pārāk ilgi vienu, jo man bailes kaut ko sačakarēt ir. Iesmerē nedaudz reļu. Man uzpilnāt un tad ar roku. Iemierīgi. Tā. Vajag. Jo, iesmerē. Un tad tu var pielikt seksīgu mūziku klāt. Vo. Pasties uz šito labo gaļas gabaliņu. Nu, ko tu ēd ikdienā? Šķīvis no kā sastāv? Man dienā sastāv 5 šķīvi, veseli 5 smaltītes. Es parasti iesāku diezgan klasiski, daudz bekons, daudz olas, olu baltums, olu šķidrais. Ja. Pārsvarā otro maltīti es taisu saldu, jo man viņu arī laika ziņā ir ērtāk. Tas ir grieķu jogurts vai skirs, veseli pusotru paka, vēl bišķi klāt biezpiens, saldinātājs, riekstu sviests, ogas augļi pēc izvēles. Ja. Proteīna bomba, nenormāli aizsit vēderu un maz kalorijas. Tu cik tu dienā vispār savāc kalorijas? Ap 4000 jātēmē, lai es nenokristos svarā. Aktīvs, jā, dzīvesveids ir, zin kā, un darbs, un jā, 6 reizes, tagad jau pēdējā laikā ir īstenībā treniņi katru dienu. Nu, ko vakarā uz šķīvi liec? Kas man vakarā ir vismīļākais? Vakarā visticamāk būs gaļa. Cikos tu ēd pārsvarā? To es ēdu pat pirms miega. Jā, es varu pastāstīt iemeslus, kāpēc varbūt sākumā kāpēc neēst. Pirms miega ir tas, ja tev ķermeņa temperatūra paceļās no kalorijām, tev ir grūtāk iemigt, tad sūdīgāk miega kvalitāte. Jā. Man vienkārši tāda darba specifika, es nevaru to 5. maltīt, man nav laiks savādāk. Jā. Un man tas miegam netraucē, tāpēc es to daru. Neiesaku visiem, bet kā es vienmēr visiem arī mācu, skaitam kopējās kalorijas. Tas laiks, jeb taimings, tas ir otrs solis, tas ir mazāk svarīgs. Pagaidām vēl visi ir uz dēļa, nevis salaists dēļ. Neviens neskatās šos video dēļ humoru. Man visu laiku liekas, ka es esmu ritīgi smieklīgs, zinu un joko īstenībā. Jā, visiem interesē bicītes. Ne, nu labi ir. Nu labi, pierunāju. Nu, pasties. Labi, vēl vienu. Ok, pasties. Te ir labāk gaisma. O, pasties. Šitā te.
arī 100% gaļa. Bet vispār mazpilsētā zāle normāli? Zināt, šitas arī īstenībā, jā, šis bija tas, nafig tev vajag, neviens tur neies, tagad brauc no visām Latvijas malām pie mums. Tā nav baznīca, ko tu uzcel un cilvēki ies. Tev ir jāparāda ar savu piemēru, un tev ir jāparāda savu kompetenci, ka tas strādā, ko tu dari. Un Latvijā neviens neliek tik daudz cilvēku transformācijas kā es. Tā ir vislabākā reklāma fitnesā, burtiski parāda. Tāds un čistījās, to mēs sasniedzām. Tas procents treneru darbā ir daudz zemāks, ka izdodas darbs. Tāpēc, ka viņš nav atkarīgs tikai no trenera, diemžēl. Protams. Jā. No pacienta? No pacienta arī. Tas ir 50-50. Mums ir jāmočī kā komandai. Kļūdamies, ok, analizējam kļūdu, močījam tālāk. Nekas nekad nebeidzās. Cilvēkiem ir tas, nenoturējos pēc plāna, labi, ir viss nafīgi. Tu jau tā nevari pateikt savai veselībai. Vai analizējam, kāpēc tu nonesies, kāpēc tev tajā brīdī gribējās ēst? Nebija pietiekami daudz olbaltumvielas. Ja? Plāns nav garšīgs. Varbūt tev vienkārši nav laika gatavoties. Bet tu arī sastādi uz to. Pilnībā, un mēs uzraugam. Jā. Mēs arī uzraugam, un burtiski ir atskaites un vispārējais, un mēs strādājam ļoti, ļoti, ļoti cilvēciski. Bet es pirmkārt domāju, ka krūt arī tas pats tavs klients iemācās vispār, kaut arī neiet uz zāli, viņš saprot, kas tas ir. Viņš pēc tam iemācās intuitīvai, saprot, tu sākumā paēd pēc plāna, tu saproti, un pēc tam nāk tās ārkārtas situācijas. Ot, es esmu ceļojumā, ko man tagad darīt? Ja? Un es arī vienmēr saku, nav jau vienmēr visam jābūt pēc plāna. Es vienmēr saku tā, vai ikdiena parastā garlaicīgā pelēkā ēdam pēc plāna. Tā, kad tev ir tā dzimene vai tas ceļojums, močī. Arī es, ja sāku to darīt, nav runa par formu, ir runa par pašsajūtu. Tas ir. Zini, kā nevis atnākt un teikt, man tur vajag tur. Nē, es gribu justies labāk, viss, cits stop. Jā. Zini, tās daudz lietas ir, justies labāk ir viens no galvenajiem iemesliem. Mentālā veselība ir vēl viens, kāpēc grib. Citam arī tas ir vizuālais, cits vienkārši grib būt spēcīgāks, vai cits grib iepazīt jaunus cilvēkus un nonākt jaunā vidē, kur cilvēki ir motivējoši un viss ir uz augšanu tenēt. Bet tās 5 lietas, ko es tagad nosaucu, viņas visas iet roku rokā. Tu tieksies pēc vienas, tās pārējās, viņas nāk līdzi. Es tev pateikšu godīgi, man pirmais bija izskats. Un es pēc tam sāku saprast, man enerģija vairāk. Jo tāda darba, tā kā kapacitāte, kāda man ir tagad, man nav nekad mūžā bijis, bet es paliek vecāks. Jā, protams, miegs ir svarīgāks un visādas tādas lietas ir. Mēs nevaram laiku apturēt, bet mēs varam lēnāk novecot. Un man to neviens nekad nebūtu ieskaidrojis, ja es to pats nebūtu piedzīvojis. Jo, zinām, tas, ko arī bieži saka, nē, tur burgeri, tur viss bēda, bet mierīgi visi, kas nodarbojas ar fitnesu, tu man tikko stāstīji, lielo pagaļu maz tēvu, viss tas ir forši, viss pareizi. Atnākat droši uz burgernīcām, paprasiet burgeru salātlapā, tad tev būs salāti, lielops, negrib majonēzīt, izņem ārā. Un viss, un tev būs vienkārši salāti, bet burgeru formā teorētiski ar lielopu gaļu. Un burgers kā tāds fantastisks ēdiens. Es pat esmu meitenēm, kas gatavojas sacensībām ar visstriktāko kondīciju. Mēs arī atradām mazu workaround. Mēs tīteru burgeru taisījām. Viņam gribējās burgeris, tu paņem vienkārši vai nu maizītē, vai nu arī salātlapā. Vai arī netaisi viņu kā to nosaukt maizīt vai sendviču, neuzliec augšņu. Uzliec tikai vienu maizīti. Augšā būs kotletīte. Jādomā. Un tu vari atrast tik daudz workarounds, to pat neliekas, ka tu ēd kaut kādu tur, nezinu, garlaicīgo fitnes ēdienu. Un tāpēc man patīk burgeris, jo pa sevi, jo tas labais nāk no tās pašas kotletītes, tās olbaltumvielas. Es varu reāli derēt, kad lielākā daļa cilvēku, ja viņiem paprasītu, kas tad ir vispār olbaltumvielas, nav ne jausmas. Vispār. Un tas ir krūti, ka jūs ejat šito uz priekšu, man liekas. Un rāda piemēru. Jā, un ļoti, ļoti Latvijā tas, man liekas, tas fitnes tā štēle. Es nezinu, vai agrāk nebija tā, man liekas. Vai man liekas, ka es redzu to šobrīd ļoti daudz. Bet man liekas, jūs tiešām esat maleči, ko jūs darat. Paldies. Zini, daudziem vienkārši ir koks pakaļā, un viņi grib izlikties, ka viņi visi perfekti ēd un viss jādara obligāti pa tīro. Mēs darām pretēji. Mēs rādām arī, ka mēs ēdam burgerus, mēs baudām to dzīvi arī ārpus zāles, un tu vari izstīties labi. Jo tu nevienu nepārliecinās, bet tu vari rādīt savu piemēru. Tu vari pateikt, kas tas par griezumiem? Nē, es nezināšu. Pagaid. Nē, tas nav entrekots, ne? Kas tie bija pa griezumiem? Ribai visi. Kāpēc man viņš kā entrekots likās? Tāpēc ribais un entrekots viens un pats gandrīz. Redzējāt, puspunkts. Puspunkts, es zināju. Nezināju, bet trāpīju. Es jau jūtu temperatūriņu. Tas grils tūlīt būs karstāks pa mani. Es domāju, ka grils ir karsts, un tagad mūsu uzdevums ir dabūt steikos tā kā grillmarks un katru pusi apcept, kā es teicu, lai suliņi paliek iekšā gaļā. Šitā, jā? Jā, skaņa būs vai nebūs? Grillmasters ir ēkā, uzmanās.
rokā. Jauna ir jābūt darbā. Ok, es būšu pirmdien, filmējam jauno sēriju. Edijs, ok. Visi gatavi? Jā! Atbalsta komanda? Visi 2500 cilvēki, kas ieradās, bet viņais busiņi stāv rindā. Tavs uzdevums ir atrast mazu oglīti sarkanu un ielikt burciņā. Oglīt burciņā. Burciņā. Maziņu sarkanu. Maziņu sarkanu. Cik maziņu? To, kas vidiņā. Tu redzēji? Šitā? Jā. Un šito ieliet burciņā. Ej, tu nost, let's go! Wow! Aizkrūvē burciņā. Kur? Šītas būs episki. Ej, tu nost. Šito atstājam. Tas ir teorētiski, ka mēs uzkūpinām čimičuri. Redz, kā forši sakūpināsies. Oglīti vienkārši izņemsim ārā un tūlīt griezīsim gaļu, liksim čimičuri virsū un liksim puncī. Šitā ir viena no krūtākām, ja ne pat krūtākā lieta, ko es esmu darījis savā kulinārijas vēsturē. Būs skilti. Tā, nu tu ņem nazi, kuru tu gribi, kurš tev liekas ērtāks. Es te izstāstīšu, kādu pašas daru es. Es nogriežu šitā, šito noņem nost, tad es nogriežu šitā no kaula, atsevišķi būs šitā un atsevišķi būs šitas. Tad šito sagriezīsim šķēlītēs, šito sagriezīsim kubiņos un šito sagriezīsim mazo kubiņos. Jā. Veiksim. Ok. Priekā. Priekā. Yes, baby. Garšīgs. Jā. Nu, šādā pavadībā. Es nevarēju kļūdīties vienkārši. Tik juicy, vienkārši tik sulīgs. Nevar saprast, vai es sulu dzeru vai gaļēju. Vajag labais. Paskaties. Nu, redz. Fantastiski. Wow. Viss sulīgs. Nereāli. Pasties. Viss bingo. Plasties uz šito zulu. Lop. Tas ir vēl labāk. Jā. Ēst un nolas. Uz priekšu to var ēst un griezt. Man atļauj dot ēst. Vai es griezīšu, nezinu. Latvijā kaut kāda labu steiku kultūra ir. Tā Godīgi? Tā pauze. Nē. Viņa ļoti jauna. Viņa nav slikta, viņa jauna. Tas viss ir jauns un ir tiešām, paldies Dievam, ja mēs vienkārši skatāmies, es atceros, kā bija, kad es sāku to visu darīt 8 gadu atpakaļ un kā ir šobrīd, ir krietni labāk. Bet vēl vajag paiet daudz laikam, kad es gan daudzi šobrīd tiešām citi puiši, kas cepuri nost, cenšas daudz foršas lietas darīt. Un visiem kopā sanāks. Vienkārši vajag laiciņu. Nu, paskaties. Šitas ir izcili. Tā kā šis ir, redzēt, bišķīt vairāk gatavots, šis ir vairāk tuvāk mediumam. Jā. Šis arī smuki rozā mediums, šis ir bišķīt virs medium. Tā kā Super. meiterēm, kurām negribēsies medium, varēs jā. ēst šito. Super. Jāliek vēderā, ko mēs Nu, gaidām? ko pareizi? Konsistenci. Kā? Čau. Perfect. Nē, šis teikt cilvēks. Nē. 10 no 10. Zini kā, es lieku 10, bet ar šitā čimčurī ir 11. Man garšo, paldies, Edi. Perfekt. Vienmēr laipni. Es jau tāds varētu teikt, steika eksperts esmu. Bet mazliet. Tas triks ar to logu, tas bija nice. Es uzreiz jutos, ka visi man kulinārija 5000 līmeņa augšā. Raise up. Tas ir tāds krutāk, ka viens no maniem dzīves augstākajiem punktiem tas bija kulinārijas. Un līdz būs vēl gaļa. Būs vēl gaļa. Tikai gaļa. Gaļa un vēlreiz gaļa. Tev paņem platleņu tad. Lai to gaļu var arī redzēt, jo tur vajag plato leņķīti obligāti. Kā mēs tagad rīkojamies ar... Tu griezīsi brisketu? Es vienkārši griezīšu brisketu. Yeah. Tas nekas, ka tas ir iespējams dārgākais gaļas gabals, ko es jebkad esmu turējis savā Tas rokā. vispār nav nekas. Tu man uzticies, jā? Jā, mierīgi. Bet tas nav lielākais gaļas gabals, ko es esmu turējis savā rokā. Mīļie skatītāji, iepauzējiet, iekomentējiet, kas ir briskets. Krūtīs. Krūtiņa. Chest pumps. Krūtiņa. Lielopu krūtiņa. Lielopu krūtiņu. Krūtis.
Lielopu krūtiņas šī gada nav no Latvijas. No Latvijas lielopiem lielopu krūtiņas ir bišķi par mazu un netik taukains, kā man gribētos. Latviešu lielopiem ir mazāks krūtis vienkārši. Viņš to pateica ļoti politiski korekti. Briskets sastāv no 2 daļām. Šī ir taukainā daļa, šī ir liesā daļa. Tas, kas tev jāizdara un kas vienmēr visiem patīk video, pastīties, kā viņš izstās iekšpusītē, pārgriezīs pusēm. Un arī man būs interesanti, kas tur ir iekšā. Nu, ko tūlīt es zaudēšu brisketa griešanas nevainību? Vai šis būs ļoti estētisks kadrs, vai nu arī es tūlīt sačakarēšu Būs labi, nē. Tā, tad vienkārši es Tu nāku nevis šeit. spied, bet griez. Šādi, jā? Jā. Uk, Dievs, ko viņi maigi. Bingo! Es tikai knapi ieliku galiņu, pasties, un te jau viss nāk vaļ. Knapi ieliku galiņu. Pasties tam Šitā griez, suliņām. jā, šitā griez. Pasties tam suliņām. Re, kur ir? Griez. Nu, Nu, redz. tagad paver vaļā un pasties, kas tur iekšā. Šitā? Nē, šitā un šitā un tā kā tā. Šitā, ok. Jā. Paplest vaļā tas ir. Jā. Nu, redz, tad tu redzi, kas te ir iekšā. Un redz, cik viņi tāda maiga un sulīga. Viss tas Nu, sulīgs. kas tās ir tās pa suliņām? Tauki tāda dzīsliņa. Un viss taukaini foršs. Manuprāt, tas ir vispār visgaršīgākais, ko var dabūt no lielopa. Briskets, No jā? visa vispār lielopa. O, ekspektācijas. No tagad ir visa augstas. lielopa, manuprāt, Es gribēju visgaršīgākais ir šis gabaliņš. Vispār no visa lielā. Nopietni, jā? Pagaidām. Ritīgi. Hype stulītās. Ok, jā. Ok, jā. Es negaidīju, ka viņš tā garšos. Nereāli labi. Jūs nekad neesat brisketē ēdušies, ieteiktu pamēģināt. Nereāli maigs. Mīksts, maigs, garšvielains. Es zinu, kāda gaļa tev patīk, un šitas jau ir tuvāk. Nē, šis izstāsts jau garšīgs, kas man varētu garšot. O! No. Nē, šis ir daudz garšīgāks, daudz. Šis man patīk, šis gribētu vēl. Nu, ko, nākam visi Nākam būvēt. testēt. Jā, Šķiet, ir mums garšīgs. vajag feedback. Labi, mīksts. Nav jau pirmā reize, kad es plaukstā iešauju. Nu, ko? Nekas nav svētīgāks par labu, garšīgu maltīti ar foršiem cilvēkiem. Apēdu garšīgākos gaļas gabalus, ieliku mutē. Briskets bija perfekts, vienkārši arī kondimenti, kas bija sataisīti līdz pirmo reizi mūžā uztaisīja čimčurī, marinētie gurķīši, sīpoliņš. Jā, vēlreiz milzīgs paldies tev. Tu piepildīji vienu no maniem sapņiem. Es vienmēr gribēju grilēt pie liela grila, steikus. Un, lai arī sākumā es bišķi raustījos, jo man likās, tur var 100 lietas noiet greizi, bet mums nogāja viss pareizi, mans draugs. Īzies tā parādīt. Un mēs noteikti tiksimies vēl. Jā, mums vēl ir daudz plāni. Tā kā, mīļie draugi, paldies, ka nostieties arī otro daļu. Piesakojam visur OK Barbecue, OK Burgeram, visur Instagramā, kur TikTokā. Instagrams, TikToks, Facebooks, jebkur. Visur vienkārši ņemat, sekojat, pērkat, ēdat, nenormāli garšīgi, nekad nenožēlosiet. Jūs jau zināt, darat lielas lietas, domājat visu laiku pozitīvi, nekad nepadodaties. Un ja arī tev varbūt vajag gadījumā, hei, klausies, Edī, es arī gribu ēst visu kaut ko tu ēd, un es gribu būt formā. Kā to var sasniegt? Vēlams viņu zina, uzrakst man, es tev pastāstīšu. Labi, mīļie draugi, saspiežam laiku, iekomentējam, ierakstam komentārā, kas tavuprāt no šī visa bija visgaršīgākais. Nevar tev iedot pamēģināt, bet nu tu vari iztēloties. Tiekamies nākamajā video. Pau!